Čau, Eli. Nu, par cik tu man prasīji, kā man ir, un kāds ir mans veselības stāvoklis. Pēc tavu pastāstīšu bišķi vairāk. Par to, kāds viņš ir un kā tas viss notika. Kas bija? Jā. Es ierakstīšu iespējams diezgan pagaru video, jo, man tur ir diezgan daudz, kas tad jāpastāst. Jā. Jā. Tā, sākšu, teiksim, ar to, kā pamodos. Kā pamodos, ko teica ārsti, un vēl sāks letiņas. Pamošanās bija diezgan interesanta un gara un atmiņa pilna, drīzāk tukša. Jo es palēnām, tikai es pamodos, es biju cilvēks bez atmiņas. Mortiski var teikt. Pēc tam arī tā kā uzzināju un sapratu, kā tas ir un kāpēc. Diezgan pipēc. Interesanti. Uzzināt to, ko dara smadzenes un kā viņas vispār īstenībā strādā. Tas bija jocīgi. To visu vispār uzzināt, saprast, redzēt, just. Fenomenāli. Un palēm bija tā, ka, teiksim, es esmu bijis pie ļoti daudziem ārstiem un es kaut ko daudz ko darījis. Un bija tā, ka, teiksim, tā, kad es aizgāju pie ārstiem, es esmu bijis visādos rehabilitācijas centros un slimnīcās un visur, kur. Bet palēm visi ārsti, kad sāka lasīt manu profilu, tad viņi, tas bija nepārspīlējami, kad reāli burtiski katrs ārsts no sākuma tā kā pastījās manu profilu, lasīja, tad pēkšņi iedziļinājās, lasīja, pastījās mani, lasīja tālāk, lasīja, skatījās mani, atkal pēc tam lasīja, un skatījās mani. Tāda arī visi viņi, visi. Un palēnām pilnībā visi arī tā kā pēc tam pastījās mani. Pastījās vēl un teica, tu ļoti labi izskaties. Man tā bija jau tāda diezgan pierasta situācija, un es jau pilnīgi mierīgi zināju, ko atbildēt. Es palēnām vienmēr teicu, jā, paldies. Un jā. Izņemot, man liekas, mazliet savādāk situācija bija ar pēdējo ārstu. No visiem bija pilnīgi vienādi. Un reāli sanāks tagad nesen satiku, varētu teikt tādu tā kā nopietnāko ārsti, ko es esmu saticis, personīgi. Viens ķirurgs, kas ir plaukts ķirurgs, reāli labākais Latvijā. Un kaut kā tā sanāca pastulbi uzstāties vai kā, bet vienkārši bija situācija, ka viņš man prasīja, kas tad ir? Un es viņam pateicu, pa lielam, es esmu brīnums.
Jā, tas laikam bija stulbs tā teikt. Bet viņš pēc tam tur... Kaut ko sāka buršēt. Kas te tur ir? Es tā, domāju, okei, nevar teikt brīnums. Es teikšu, man posķermenis bija slausts. Un es tā kā burtiski pos. Viņš kaut ko... Un tad viņš ieskatījās manā profilā, manā failā. Un es redzēju, ka viņš reāli kā... tāds diezgan mega labs un spēcīgs ķirurgs, kas no tā visā brīvi lasa un saprot to visu. Ko viņam arī vienkārši iegrim iekšā seja tajā visā, un viņš laikam saprata par to, ko es biju teicis, ka es varbūt iespējams esmu brīnums. Jā. Un viņš ļoti mainījās, ļoti mainīja savu attieksmi. Un burtiski tā kā pilnīgi izstājās, ka viņš man atvainojās un ka viņš mēģina visu tur sakārtot un izdarīt un jā. Un arī bija tā, ka viņš teica, ka tad, kad es dabūšu tās savas datortomogrāfijas atbildes, tad, lai es aizietu pie viņa. Es tā, viņš jau man pierakstīties, nē, vienkārši atnāk pie manis. Un, jā, mans ergoterapeits, kas man tagad ir ļoti labs, tiešām ļoti labs. Viņš arī tā kā pazīst ļoti daudz dakters un ārstus un visu kaut ko par to zina. Un viņš teica, ka tas ķirurgs tā parasti nekad nesaka. Un jā, viņš arī pastāstīja to, ka viņš ir gan fizioterapeits, gan ergoterapeits. Man vairāk interesē tieši tā ergoterapijas puse. Un viņš teica, ka viņš bija tur, viņš strādā Jaunģemeros, tas ir tā kā, Latvijas labākajā rehabilitācijas centrā. Un viņš teica, ka viņš ir to vienkārši tā kā pastāstījis savām, tās vietas neirologam. Un neirologs tāds skatījās viņu, teica, nē, tā nevar būt, neticu. Viņš iedeva manu failu. Un mans ergoterapeits pēc tam teica, ka, redzēt tādu izbrīnu, ko viņš tur redzēja. Jā. Un tad tagad bišķiņi tālāk. Es tev pastāstīšu, kas bija. Tad, kad es teicu, ka man bija pusķermenis slausts, izklausās neticami. Ka nē, tā nevar būt. Tur nezinu, tur plecs un varbūt cēlis tur, viss ķermenis vai pusķermenis, nē. Parādīšu to. Tā, to no telefonī. Ceru, ka raktā varbūt. Ui. Vā. Krač bija tā. Šis kauls bija lausts. Šis kauls bija lausts, kas ir tikai gūžs kauls. Tas ir plecu kauls. Šeit plecs, viss kauls bija lausts. Šeit elkonis. Šeit visa roka. Šeit viens skriemels. Šeit te aizmugurē cits skriemels. Cēlis. No šīm visām ribām tikai viena riba bija vesela.
Un viena no tām ribām bija iedurusies iekšā plaušā. Šeit. Te galvas kausa kauls. Viss bija lausti. Un cilvēki, redzot to visu, viņi netic. Kā tāds cilvēks vispār var palikt dzīvs? Un man ir ārsti teikuši, ka cilvēki, sanāk pēdējie 2 tā kā lielākie ārsti teikuši, ka cilvēki pēc tādas diagnozes, kā bija tev, viņi pēc 8 mēnešiem vai pēc gada tikai pamostās. Viņi teica, ka bet tu jau skriesi. Jā. Es uz to eju, cīnos par to visu, daru ļoti daudz ko. Es sevi visu laiku nodarbinu, kustos, lokos, un jā. Un tas, kas teica, kad pamodos, es biju kā cilvēks bez atmiņas, burtiski bez atmiņas. Jo smadzenes ir ļoti interesants. Es par to nezināju pirms tam. Un, ja man vēl ir bijusi tāda iespēja to visu piedzīvot, redzēt, pārbaudīt, ej tu nost. To, kā sanāk, pirmie 2 ārsti vispār teica, ka šitam džekam nebūs. Un pēc tam cits ārsts teica, kurš man arī operēja, viņš teica, ka šitais zēns, kad atgriezīsies pie jums mājās, varētu būt dārzens. Visticamāk. Viņi kļūdījās. Un tādā, teiksim, ziņā es par savu dzīvi esmu ļoti priecīgs. Tā man ir kā loterijas biļete. Esmu laimējis un vinnējis vislabākajā loterijā, kā tu vien var dabūt. Jā. Un, teiksim, tā lieta par galvu, par atmiņām, par smadzenēm, īstenībā ir tā. Ir 2 smadzeņu puses. Viena un otra. Pa lielam, tas ir atkarīgs no tā, ka tas ir kreils vai labrocis, viņi var mainīties. Bet viņas arī varbūt ļoti, pat ne dažādas, bet tur mazliet atšķirties. Bet parasti ir tā, ka, teiksim, viena puse atbild par atmiņu. Otra puse atbild par domāšanu. Un tad pa vidu ir tilti. Tās ir pa lēm, varētu teikt, kabeļi, kas aiziet no viena kompīša uz otru kompīšu. Un apmētājās un apmainās. Pa lielam pieņemsim, ja tu esi profesionāls, tad tas nozīmē to, ka tev, protams, darbības smadzenes puse labi strādā. Un, protams, atmiņas pusē būs ļoti daudz kas. Bet, ja nav tilta, šīs te puses nesadarbojās. Un var sākties ļoti daudz un liels problēmas. Jo, ja tu tādā brīdī būsi pieslēdzies tikai pie vienas no pusēm, tu vai nu būsi darošs, bet pilnīgi bez nekādas atmiņas, vai tikai ar atmiņu, bet tu nezinās, kā to darīt. Tas, kas notika man, es nepavelti minu šo te vārdu brīnums. Tas, kas notika man, bija tas, kad mans galvaskauls, kas ielūza, viņš ielūza nevis tur iekšā kādā no pusēm,
Bet viņš ielūza burtiski tieši pa vidu un iegrima un pārrāva tiltus. Bet notika lieta, ko es nezināju, kad kaut kas par tāds ir un kad tas notiek tā. Bija tā, ka, teiksim, es iepazinu un sapratu, kā smadzenes īstenībā strādā. Un to, ka smadzenēm ir daudz tie tilti. Palām cilvēks īstenībā izmanto tikai 10%, man kāda puse bija bojāta. Bet ar tiem 50 tas ir, tie 10 tur ir. Un ir tā, kad smadzenes var izmantot arī citu tiltu, bet viņiem no sākuma ir jāatrod tā informācija. Man ir tā, ka, teiksim, tagad es kaut ko atceros vai uzzinu kādu vārdu, viņš pārsūta signālu un meklē to vārdu, un ja viņš atrod, viņš uzreiz sūta visu to, kas ir riņķī. Tas ir fenomenāli. Un man ar atmiņu notikušas daudzas lietas. Kā, teiksim, sākumā es vispār saņēmu šos tā sprādzienus. Kas, ko, kā tas viss notiek? Un jā, es tādā ziņā esmu ļoti priecīgs par savu iespēju, ka tas viss tā arī notika. Un es varu visu darīt, atcerēties. Un jā. Jo sākumā, kad es modos, tad tas tieši tas sākuma periods. 3 mēneši gan jau bija pagājuši. Tad es redzēju, tā kā man likās, ka sapņus, bet tās īstenībā bija atmiņas, kuras kaut kādā veidā tur uzpeldēja un kaut ko darīja. Bet bija ļoti jocīgi tas, kad sākumā man bija tāds sajūta, kad es, skatos filmu, tā, izjocīgi. Un es redzēju cilvēku, ka viņš kaut ko tur dara un kā viņš ir darījis un tā tālāk. Pēc tam pagāja bišķi laiciņš un es sapratu, ka pats tas nav cilvēks vai tas nav vīrietis, tas mēs. Un bija tas bum. Jā. Tad es sāku izmantot citus tiltus. Un man tā informācija sāka mainīties un es tagad ļoti labi zinu, kā trenēt atpakaļ manu sastāvu. Un jā. Un sanāk, kad ja es piedzimu kā pilnīgi tukša lapa, kā cits cilvēks, tad es tā kā nevis tikai domāju, bet es zinu. Es esmu, tāpēc ir tev teicis, esmu jauns cilvēks. Es noteikti neesmu tas, kas biju. Ok, jā, es to visu atceros un vēl to visu padomājot, es varu visu kaut ko atgūt. Bet es jau zinu, es jau esmu mainījies. Es esmu tas, kas tagad esmu. Un jā, protams, es to katru dienu staigāju, vingroju un daru, un to visu novērtēju. Jā. Un es šodien vēl atceros, kad šodien ir 11. Ja nemaldos 9 gadi. Protams, jā, žēl, ka tā. Bija patīkami tevi dzirdēt. To, ka Melānijai ir forša mamma. Un jā. Un kā iet Melānijai?
ko viņa dara, ko ir jauns mācījusies, uzzīmējusi. Kādus potiņus viņa vēl apmeklē, ko viņa dara, kas viņai patīk. Man ļoti pietrūkst viņas. Jā. Es šodien zvanīju Normandam, un es pēc tam paskatījos ar savu telefonu, kad vai bija tā, kā es atceros, vai kaut kas uz to pusi. Jā, tam visam klāt bija vēl viens cits cilvēks, kurš man par to teica. Un sanāk šādā veidā, ka es uzzinu kādu vārdu vai dzirdu situāciju, es uzreiz atceros visu to momentu. Tā kā sāku sevi izritināt. Un jā, diemžēl tā arī bija. Es paskatījos telefonā, kurā es pirms tam biju lietojis. Kāda ir šī tā komunikācija, kāds ir bijis šīs te sazvanīšanās un kas bija noticis ar telefonu. 8 reizes nav cēlis, un zvanīju dažādās dienās, dažādos laikos. Jo sākumā tā kā zināju un domāju, ka tur cilvēkam jāstrādā, viņš tikmēr tur ņemās un runājās, un nevar runāt. Jā, okei, tur atzvanīšu, pēc tam vēlāk piezvanīšu. Jā, viss normāli. Ja 8 reizes neceļ, tas tā jocīgi. Okei, viņš bija vienu reizi pacēlis. Mēs bijām runājuši 2 minūtes un 19 sekundes. Es plus mīnus atceros, ko mēs runājām. Mēs runājam par to, ka viņam tur nav laika, tur kaut kad tur pēc mēneša vai pēc cik ilga laika, bet tur varēs un lā. Es atceros to, ka tur tika minēts datums, un tas bija kaut kur pēc aptuveni mēneša. Un es viņam zvanīju, viņš man necēla. Tā vienkārši bija. Un es viņam tagad zvanīju šodien, viņš arī necēla. Man sāk rasties jocīgs sajūtas. Es, protams, ceru, ka tā nebūs. Un jā, bet, tādiem žēl bija. Un tas radīja manu sajūtu, priekšstatu un tā tālāk. Jā. Ja Melānijai viņš patīk, tad ceram, ka ir labi. Es biju ļoti daudzās visādās rehabilitācijās un visur kur. Teiksim, sākumā diezgan ilgi nestaigāju. Nevarēju pastaigāt. Protams, es pie sevis iekšā domāju, ka kas man palīdzēs, vai kas man kaut ko, pateiks, kas ir jādara, vai kā, vai kas man varbūt, tur fizioterapeits izkustinās, vai, kaut ko. Latvijā, diemžēl, ir tā veselības uzturēšana, bet slimības funkcija ir tāda pasūtīga. Es ļoti daudz ko piedzīvoju, redzēju, biju. Arī ir fenomenāli tas, kas vispār pēc tā visu izdzīvoja. Un jā. 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 Tas ir brīnums. Jā. Labi. Man prieks, ka mēs varam beidzot normāli komunicēt. Jā. Es
Es mēģināšu kaut kad sazvanīt Normandu un sarunāt šīs tā ģimenes šī procedūra. Labi. Es to bišķi par šo pastāstīju. Atdēļ.